Gads jau pusē un jau pāri. Kā tev ir gājis par šo gadu? Vai tu arī zināji, ka katram gadam ir sava enerģija, personiskā enerģija? Mūsu pasaulē šim gadam valda enerģija viens, kad viss kaut kas jauns ir jāsāk, daudz enerģijas, visiem jauni projekti, bet iespējams, ka tev vispār ir, pieņemsim, gads 4. vai 7., kas būs pilnīgi par citu enerģiju. Ja tu vēlies saprast, vai šo gadu esi nodzīvojis vai nodzīvojusi saskaņā ar savu enerģiju, saņemsi visus janvāra, februāra, marta, visus mēnešus notikušos jau enerģijas apraksts, starp citu, jā, katram mēnesim arī ir sava enerģija. Jo vienā mēnesī ir labāk sākt darbus, citā mēnesī labāk pabeigt darbus, ja? Un citā mēnesī labāk mācīties un citā labāk precēties. Tā kā katram arī tur ir sava enerģija. Nu, un arī turpmākos līdz pat decembrim visas mēneša enerģijas tu saņemsi un varēsi paplānot tālāk savu gadu jau atbilstoši un saskaņā ar savu enerģiju. Jo enerģija viens, jā, ir par jauno, bet enerģija 2 ir par attiecībām. Un ko es esmu novērojis, ka enerģijā 2, ja pieņemsim, ja tu esi fokusēts, ka tev vajag vairāk naudas, tad tā nauda nāks tikai un vienīgi caur sadarbībām. Enerģijā 3 nauda nāks caur zināšanām, mācīšanu, dalīšanos vai mentorēšanu. 4 atkal būs par vispār kaut ko unikālu jaunu radīšanu, bet arī cīņa ar melanholiju un brūmām domām. 5 būs atkal cilvēku komunikācija, ceļojumi. 6 caur baudu, caur mīlestību. Tur nevajag fašīt un rukāt un vaiprātā trakot. 7 atkal vairāk tev jāiedziļinās sevi un ātri rezultāti. 8 vari kārtīgi rukāt, tur kā reiz tur tad nāks nauda. Un 9 atkal pabeidz darbus, sakārto veselu. Tas ir mazas lietiņas. Aprakstā tu saņemsi daudzreiz vairāk par visu gadu ieteikumus, rekomendācijas, riskus, pozitīvo un vēl katram mēnesim. Iesakies šeit.